saņēma došu tomēr un izkāpa pa logu un muku projām. Vienkārši prom un vēlreiz prom. Tas, kas man bija mugurā, viens maz meitelīts vasaras un tēva binoklis, tas karājās vienmēr pie loga. To es paņēmu. Tā es aizskrēju uz upi. Es domāju, ka man jāiet pa upi, pa upes krastu, lai man mūsu suns nesadzēna pēdas, jo viņš varbūt man priecās pakaļ. Tā. Te bija tas tilts, un tur, kur tie koki ir, tur bija rudzīši. Tur nekā nav vairāk. Un tie ir vidzemnieki, un viņus aizved 41. gadā. 13. 14. jūnija rītā, un es to redzēju, un no tā laika man ir lielas bailes no Krieva. Es atceros, es nezinu, vai tie bija vācieši, krievi, es nezinu. Jā. Un tad mēs redzējām bumbas, kad krita kaut kur pāri pilsētā, sarkan. Un tas tik skaisti bija, tā kā fireworks. Kas ir fireworks latviski? Jā, petardas. Jā, un mēs redzējām, mēs smējāmies, tas ir brīnumīgi skaisti un interesanti. Un tad viena bumba krita pāri ielai. Un bum! Un mans brālis un es un tēvs no tā skaisa spiediena. Mēs kritām atpakaļ un zem klavierēm mēs un mēs bērni smējāmies, mēs domājam, tas ir tas lielākais prieks. Un tam mēs vairāk nepalikām. Anyway, moving fast forward, August of 1944, my mother and I escaped. And the only thing I recall, and they were actually quite vivid memories. It's hard to believe someone that's 3 years old, but it was August, it was hot. I still remember the sun. And she was carrying, obviously, as much goods as she could, going into an uncertain, on an uncertain journey. And she would ask me to walk from one telephone pole to the next one, and to the next one, and the next one. But I also remember some of the more unpleasant tasks of initially of the bombings, and because we got there before the war ended. Nu, mēs atstājām aizputi oktobrī 44. gadā ar pajūgu uz Liepāju, un tad kāpam vācu transporta kuģī. Un tas ir tikai liktenis vai Dieva griba, kad es neuzaugu Sibīrijā. Tas starpība ir pāris naktis, kad tēvs ar ģimene pazuda mežā. Manu krustēvu nošāva. Viņš pa daudz lēni kāpa vagonā, kas viņu vestu uz Sibiriju, un viņu uz vietas nošāva. Nu, tā jau labi, ka mēs tikām vispār ārā, jo ja mēs būtu palikuši noteikti, mēs būtu aizsūtīti uz Sibīriju kaut kur tā vai tā. Vācu armija ienāca Latvijā, un tad atrada vietējā tanī policijā, čekā, ka beigās bija atraduši mūs. Un nākošā dienā būtu bijis, vai ne, pavēle mūs visus apcietināt
un izsūtīt, un veco tēvu apcietināt un nošaut. Kas tur bija apdraudēts? Inteliģents, jā, tas bija vietējie skolotāji, mācītāji. Nu, un tēvs saprat, ka te palikšanas nav, jā. Viņš bija aizsargos un nu, tā mēs caur Liepā izbraucām. Man bija 2 gadi, bet man vecāka paudzei jau bija pilnīgi pārliecība, ka tas ir uz īsu brīdi. Ka viņi tūlīt atkal atgriezīsies. Tiklīdz karš būs cauri, tā mēs brauksim atpakaļ. Es izbraucu no Latvijas 4 gadu vecumā. Mana mamma manam tēvam teica, es braukšu un es ņemšu bērnus. Un ja tu nebrauks, tad tu paliksi viens pats šeit. Kāpēc mēs izbraucām? Mans tēvs, viņam bija ļoti bailes no komunismu, ka viņi apcietinās. Tā kā pirmā tajā vilnī, jūnijā. Man māc 2 brāļi bija iesaukt leģionā. Un es atceros to dienu, kad es biju Rīgā 43. gadā, kad viņi visus jaunus vīriešus apturēja un viņus piereģistrēja priekš leģionā. Izbraucām beigās tikai 9. oktobrī, tas ir dažas dienas pirms Rīga krīt. Un ielas jau bija tukšas, un uz ielām ķēra cilvēkus, un vācieši lika uz kuģiem un ved uz Vāciju, jo Vācijā bija ļoti maz darba spēka palicies. Pienāk, protams, dzeltenā pavēle, kad mans gada gājums tiek iesaukts. Un tur ir 2 izvēles. Vai nu iet vācu darba dienestā, jeb iet uz leģionu. Un es piesakos tai darba dienestā. Un iesēdina vienkāršos lopu vagonos, dziedam, laikam, Dievs svētī Latviju un metam ar roku. Gadā pa nakti kokšanas bija liela šaušana. Un tad mēs kādi varējām iejūcām zirgu un braucām uz Priekums pusi. Kad mēs kāpām kuģī un kad mans tēvs zirgus aizved atpakaļ un iedeva kādam, kas aizved zirgus projām, ka mēs bijām braukuši. Tad tikai tad es sapratu, ka atpakaļ ceļa vairs nav. Kuģis bija pārpildīts ar ievainotiem karavīriem, bet lielākoties ar bēgļiem no Latvijas. Viņi sāk izdalīt glābšanas jostas, bet nebija pietiekoši. Es un mamma un tēvs nedabūja nevienu jostu. Bet mēs bijām apmierināti, ka mēs bijām tikuši uz kuģi. Nu, mūs apklāja tūlīt tās Krievu izlūklidmašīnas un pēc stundas bija klāt bumbvedēji. Bumba trāpīja kuģim, netrāpīja kuģim, bet blakus kuģim un saplēsa kuģi no ārpuses. Un dabīgi, ja kuģim tā čaulē bojāt, nāk ūdens iekšā. Nu, pēc kāda brīža kapteinis grieza kuģi uz otru pusi. Mums pieņēmums bija, ka kuģis brauc uz Zviedrijas krastu. Viens cits kuģis, ko mēs nokavējām, viņš aizgāja dibenā. Tā mēs tikām ar vienu no pēdējiem kuģiem, kas, teiksim, janvāra mēnesīgs aizgājis. Dzirdēju, ka kāds man stāstīja, ka kaut vērsot, es nezinu, martā vai pat maijā tikuši, kas man pārsteidz, tāpēc, ka es sapratu, ka vairāk nebija kuģi, bet tas būtu jāpārbauda vēsturniekiem. Mēs iebraucām 1. janvārī un arī tur bija trauksmes, torpēdas, bija brīdinājumi par torpēdām. Mēs bijām vispār uz klāja augstā ziemas naktī un tā, kaut kādā stadijā tur mūs viens vācu virsnieks faktiski savu kaģī tādiem mammai ar zīdājiem. Un tad, protams, manas māsiņas nāva notika.
Mans māsiņas nav notika 3 nedēļas, apmēram 24 dienas pēc tam, kad mēs atstājām Latviju. Tā kā tas bija ļoti strauji. Un tad mēs braucam ar kuģis no Rīgas uz Dancigu, un tas ļoti labi, kā mazbērns atceros to garo ceļu, tad viss izkāp no tā kuģa ārā, un tur jau viss vācu armija un visādi bēgļi un visādi veidi cilvēki bija uz mukšanas ceļa, vai ne? Viss bija samērā mierīgi līdz tam 13. februārim, kad aizgājām uz patvērtni kā parasti, un tad sākās bumbošana. Bija viens vilnis, un tad pēc vairākām stundām bija otrs vilnis. Un tas pirmais vilnis bija tāds, kad mēs tiešām izjūtām to bumbu spēku, kad tās bumbas, kas krita Elbas upē, tās krita dziļāk, un viss tas satricinājums nāca no apakšas. Tante un vecmāmiņa ilgi bija apraktis. Viņiem dzird, ka daži tur kaut ko sauc vai klapējās un tad klauvē. Bet viņas abas bija beigtas. Tie bija citi cilvēki, kas palikuši dzīvi. Vienīgais, kas mūs izglāba, bija, ka tur bija cilvēki, kas jau bumbošanai bija gājuši cauri, kas zināja, kas jādara. Viņi bija paņēmuši līdz spaiņas ar ūdeni un palagus. Un tad mēs varējām uzlikt palagus sev priekšā, slapus palagus, jo tur nekā tādā pagrabā nevar redzēt. Visas putekļi bija no tām granātām sacelt augšā. Tad krievi nāca tūmā, tad mums bija jāceļo tālāk. Un viņi mūs panāca eventuāli, un tā bija vienīgā reize, ka es biju pilnīgi panikā, jo es zināju, ka mūs nošaus. Es zināju, ka mums jāsteidzās ļoti, un nevarēja apstāties, nedrīkstēja apstāties, un es prasīju mammai, kāpēc tie tur, kāpēc viņi guļ. Un tie bija cilvēki, viņiem bija ķiveres galvā, to skatu es atceros. Un es tikai daudz vēlāk sapratu, ka tie bija beigti karavīri. Vienā vietā bija, kad uzreiz kliedz Krievi izlaižies, tanki iznākuši cauri, un tikai daži kilometri mums no aizmugures. Viņi pilnā jaudā un brauc pāri pa visiem zirgiem. Viņi saka, lai lec nos no vezuma, ne, un mūk projām. Tie bērni, kas mēs bijām pieredzējuši to, kā izskatās viens ziemas ceļš, vairāk kilometru garumā, kur varonīgo Krievu karavīru tanki ir braukājuši pāri par sablīvētām bēgļu kājnieku un zirgu kolonām. Un mēs iemācījāmies, ka cilvēku līķi nav tik briesmīgi, jo viņiem viens 10 gadu vecs puika var pārkāpt vai pārlekt pāri. Visbriesmīgākie ir zirgu līķi, jo tiem ir jārāpo pāri, vai ne? Un zirgu izteiksmes, nāves izteiksmes ir daudz briesmīgākas nekā cilvēku, sevišķi murgos naktī. Ziemā, kad 45. gada martā man piedzima 3. brālītis meža vidū vienā mājā, kur no rīta ienāca Krievi un teica, ja mēs kādus vāciešus šeit satiksim, tad mēs visi jūs nošausim. Vakarā nāca kādi 16 gadu, 15 gadu veci vācu tie karavīri, vai ne? Tie bija kas vienīgais, kas bija palikuši, un prasīja, vai nebija kaut kas, ko ēst, un tur mēs sēdējām, vai ne? Tas bija ļoti dramatiski. Katru dienu bija jābaidās par savu dzīvību, jo kaimiņu mājās bija nošauti cilvēki, izvarotas sievietes. Braucot uz Hanavu, kaut kur vienā vilciena stacijā uzreiz bija uzlidojums, un to staciju uzspridzināja. Un viss tas aizgāja. Mums absolūti nekas nebija. Mamma teica tikai tā sega, bērni.
tas viss, kas bija. Gaidījām, beidzot nāk viens vilciens. Viss nokāries ar bēgļiem, uz jumta bēgļi, viss apkārt, pa logiem kā piekšā. Tas nu beidzot apstājas, un tagad uzreiz mēs dzirdam stacijā ziņu, ka karš ir beidzies. Tā tas bija tajā naktī, ka karš ir beidzies. Tai pamiera dienā man taisni palika 9. maijā, man palika 21 gads. Es domāju, nu, tagad es esmu pilngadīgs, es esmu vīrs, bet visa mana dzīve ir beigas. Latvijā ir Krievi, Sudetijā ir Krievi. Es jau nezināju, ka man vecāki tiks laukā, vai ne? Es domāju, es te viens pats esmu pasaulē palicis. Mums tas no amerikāņu leitens teica, jums ir labas ziņas. Tas bija ap 4. laikam. Nākoši pirmdien jūs brauciet mājās. Mājās? Kur? Uz Latviju. Mēs nebrauksim uz Latviju, jo Latvija taču nav brīva. Un tad viņus ielika iekšā vilcienā, viņus sūtīt atpakaļ. Un es zinu, ka tēvs tikai teica, viņu jūt, ka atpakaļ sūtīt pie krieviem pēc visu tā, ko viņi bija piedzīvojuši. Viņi vienkārši negribēja. Un bija tā, ka dažās vietās, braucot par upēm, kur bija sabojāti tilti, tur bija uzbūvēti tādi pagaidu tilti. Un tad, kad tuvojās upē, tad vilciens vienmēr ļoti, ļoti lēni sāk kursēt. Un tad viņi teica vienā brīdī, ka viņi redzēja, ka nāk tuvojās upei un ka vilciens ļoti lēni brauc, izleci viens ārā, izsvied māsiņu un tad lec otrs. Un tā viņi atkal staigāja. Tad iebrauca iekšā amerikāņi un tad pamazām sāka apvienot un apzināt latviešus. Un toreiz bija UNRWA, tā United Nations Relief and Rehabilitation Organization, viņi par mums sāk gādāt, un latvieši paši sāk organizēties. Un man prātā ir pirmais dievkalpojums, ko vadīja mācītājs Lūsis, vēlāk arhibīskaps, un kurš runāja par kviešu drubām Kurzemē, un tad nebija savs cats. Tā bija ļoti emocionāli, ļoti stipri pārdzīvojama. Visu varenais Dievs, mīļais Tēvs, mēs nākam Tavā svētā vēga priekšnesam lūkšanām par mūsu mīļo Tēvu zemi, Latviju, par visu mūsu tautu. Mēs lūdzam par mūsu tautas brāļiem, māsām, tālā Sibrijā, kas aizvest. Mēs pavēlam Tavai žēlastībai visus tos, kas gaida uz Tavu pestīšanu mūsu mīļā dzimtenē. Un lūdzam, uztur mūs visu tai pārliecībā un ticībā, kā Tu mūs reiz vedīs atpakaļ mūsu mīļā Tēva zemē. Tā pacilātība un viss tās emocijas cilvēkiem tad, jo mēs nezinājām, kas notiek. Mēs, visi bijām uztraukti un, protams, arī domāju, ka drīz jau mēs brauksim atpakaļ. Kas tā nebija. Pirmā nometne mums bija pie Dānijas robežas, teltīs vairākas mēnesis. Mēs dzīvojām ar abiem maziem bērniem. Un tas ir Šlēzvig-Holšteinā, tas bija Angļu zonā. Un tad mēs
vairākās nometnēs, es zinu, mēs vairākās privāti mājās arī tur bijām. Es atceros arī viss, ka parasti mums bija tāds mazs dārziņš, un ka mans vecāks stādīja tabaku. Mūsu mājas dzīve bija vienkārši. Mēs aizbraucām, man uz kuģi palika 8 gadi, man bija brālis 6, māsa, kurai bija 2 gadi, un es biju jau toreiz, es biju atbildīgs, es biju tas vecākais, jo vecāki strādāja pa dienu, viņi gāja vakaros skolā, un bieži vien es jau 9 gadu vecumā tā noteikti, es biju tas, kas bieži vien sasildīja ēdienu, rūpējos pa māsu tā. Manai mātei prasījās pēc skaistuma, vienalga kādos apstākļos mēs bijām, viņa centās, pirmais darbs viņa bija, kur mums ielikt, tur izpērst grīdu un notirīt un izlikt kaut kādu, viņai arī bija paņemts, jā, viņa bija arī paņēmusi līdz kaut kāds tāds izšūts, kaut kāds tāds noliekamās, tāpēc es teicu, šitā galda trūkst kaut ko vajag. Manai mammai vienmēr vajadzēja kaut kādu izšūt, kaut kādu galdautiņu, kaut ko noliekt, vienalga, vai tas bija uz apelsīnu kases, jeb uz kaut ko tā. Tā kā tie pārdzīvumi, ziniet, ka man vēl šodien ir regulāri murgi, un tas murgs ir tāds, ka man ir jādodas ceļā, un man ir dots, teiksim, ļoti īsts laiks tagad paņemt to, kas man ir vērtīgs, un doties projām. Mēs zīmējam klases un lecām klases, un viss spēļmants mēs paši sagatavojām, un tur bija pašam viss, kas jāatrod. Man bija viena lelle, laikam bija saglabājusies, kad mēs pārbraucām no Latvijas, un tā bija ļoti nodzīvota, bet tad viņa pirms Ziemassvētkiem pazuda uzreiz, un es biju ļoti satraukta, kur man lellīte palika, un tad es atradu Ziemassvētkos zem eglītes bija ar jaunu kleitiņu, jo viss mēs pārtaisījām no mūsu vecām drēbēm un izlietojām visu, kā vien varēja. Vācu armijas baraks. Ļoti daudz viņas bija, un ārā par robežu no tās nometnes ļoti reti gribējās iet. Vēlāk, kad es biju lielāka, mamma man pat dabūja vienreiz kaut kādu vācu skolotāju, bet tas jau bija pēc kādiem 4 gadiem. Bet no sākuma es zinu, ka mums bija bailes iet ārā, jo vācu puikas, mums bija bailes no vācu puikiem, jo viņi tā kā peļķi, man, protams, tikai man tāda viena atmiņa, tā kā, kad iet garām, tad viņi tā nošpricēja mūs vai kaut kā tāda to peļķi. Valka bija ļoti liela nometne, viena no lielākajām vispārīgi, un tur mēs bijām 2 gadus. Un tad tur bija dzīve tiešām uzplaukta, tur rīkoja teātris, bija skola, mākslinieki varēja gleznot, es pat atceros mans tēvam, Augusts Annus bija labs draugs un gleznotājs, un viņš no brezenta gabaliem taisīja, ierāmēja, lai māksliniekiem būtu uz kā gleznot. Mans darbs bija iztaisnot tās nagliņas, lai piesist to brezenta gabalu klātiem rāmjiem. Un tā mēs ar visādiem vilcieniem tajā Osā tikam uz Dienvidvāciju Franču zonā, kuri pirmo reizi bija krietni labāk. Tur bija īstā ko saka Displaced Persons DP nometne, un Franči bija ļoti labus DP-šiem, mūs apgādāja ar ko vajag, un mums bija kārtīgi istaba, kur dzīvot, un pat nodibinājās tā rudenī Latviešu vidusskola, kādus 60 kilometrus varbūt no tādā mazā miestiņā Ebenvailer. Un tad mūs pārvietoja uz Augustdorfu, kas ir pārpa kalnu. Un
Tur mēs bijām pirmie iemītnieki. Ne jau mūsu ģimene tikai, bet arī citi. Mēs tur iebraucām. Patiesībā man 12-gadīgā māsa bija pirmā, ko tur aizved smagā mašīnā, iztīrīt istabas. Un tās istabas bija tā. Tur bija krievi bijuši gustekņi. Un tās bija pieķēzītas. Es neteikšu ar ko, bet jūs varat iedomāt. Uz griestiem. Visās sienas šķirbās. Kā var griestus pieķēzīt? Grīvens pilsētiņā apmēram 1/4 daļu civiliedzīvotājus vācieši izņēma ārā un aizveda uz vienu meža malu, kur bija Hitlera laika flaka, kaut kāds baraks. Šos vāciešus ielika tur, barakās, un tos Austrum Eiropas bēgļus sadalīja pa šiem vācu privātiem namiņiem. Ja vienā namiņā dzīvoja viena ģimene līdz tai dienai, viena vācu ģimene, un tā namiņā bija 4 mazas istabiņas, tad tur tagad iegāja 4, teiksim, latviešu, 4 poļu ģimenes. Amerikāņi lika ciest vāciešiem. Izdzina viņus ārā no labām, dzīvojamām mājām. Es domāju, tādas blokmājas, 5 stāv un tā. Un neļāva neko ņemt līdz kā tikai to, ko viņi varēja ar roku iznest. Tas nozīmē, ka visa mēbele palika mums. Tur palika klavieres un violas un viss, ko var iedomāties. Un tās bija labas mājas, tur bija vannas istabas, viss kas. Tikai mēs bijām saspiesti istabās, 4-5 pa istabu. Tās mājas viss bija kārtībā, vācieši bija zīti laukā. Kas pāris dienas deva, lai izvākties, vai ne? Var iedomāties, kā tie cilvēki pie mums jutās. Absolūti neciet latviešus. Lai kā tā nebija mūsu vaina, ka mūs ielika, bet vāciešiem tas bija vienalga. Viņi sauc mūs par Deutsche Parasiten, kas bija atvasināts no DPs, vai ne? Latvian DP camp. No teachers are to meet at present. For grammar school, secondary school and kindergarten are working already. Als die UNRWA im Juli 1946 entschied, hier in Blomberg ein DP-Camp einzurichten, in dem dann estnische, lettische und litauische DPs untergebracht werden sollten, da ging ein Befehl, ein Kommando an den Bürgermeister, etwa 50 Häuser zu räumen für diese Personen. In Blomberg war das DP-Camp kein geschlossenes Camp, sondern es waren einzelne Häuser in der Stadt, die beschlagnahmt wurden. Und der Bürgermeister hatte dann zu entscheiden, welche Häuser beschlagnahmt wurden. Und er hat, wie man hier sehen kann, dann auch eine Liste aufgestellt, anhand der dann vorgegangen werden konnte, um diese Häuser zu räumen. Es dzīvoja pašos Blombergas sākumos šī mājā. Es biju ilgi slimnīcā un Detmoldā, ne šeit Blombergā, bet Detmoldā. Un manai mātei bija grūti nokļūt uz turieni, jo nebija tādi ar busiem, jau ar kādiem līdzekļiem. Tur viņai bija jāprasa militārām mašīnām, kas aizved. Un tad man jāsaka, ka mana māte, kā viņa atstāsta, ka tieši vācieši bija daudzi, kas viņai palīdzēja un prasīja, kā tam bērnam iet, un vai viņi var kaut ko palīdzēt, jeb kaut ko dot, jeb kaut ko aizvest. Un tā kā tas Coremba kungs, kas ir Blombergas arhivārs, teica, ka nebija vienmēr tik atsaucīgi pret bēgļiem. Man jāsaka tieši pretējās, ka viņi bija ļoti atsaucīgi. Mūs novietoja tādā nometnē, kas saucās Hersbruka. Mūs apgādāja ar amerikāņu produktiem, vai nu tie bija labi jeb slikti. Katru vakaru, katru dienu bija tā saucamā zaļās briesmas. Tā zirņu zupa, vai ne, nebija nākamā dienā nekas labāks nebija par iepriekšējo dienu. Un bieži es tā ievēroju, ka to trauciņu, kurā es nesu mājās uz mūsu istabu, bija arī kāds cigaretes končiks iekšā, vai ne? Tā kā tie pavāri, kas tur, vai ne,
Es gan jau viņi apēdīs ar visiem, vai ne? Tur bija ļoti aktīvs melnais tirgus, kā pēc kara. Tur krūmos varēja visu kaut ko atrast, puikas varēja visu kaut ko atrast. Un mēs vienreiz atradām veselu standziņu cigaretes paslēptas. Un es atceros, mēs ar draugu, mēs vienu paciņu nopīpējām gandrīz uzreiz. Un tas man pārgāja viss tieksme uz pīpēšanu pēc tam. Es biju, man liekas, slims kāds pāris dienas. Tā kā no vienas puses tas laimīgi beidzās. Cilvēki bija pasākuši kanģi brūvēt. Katrā barakā vismaz bija kāda viena kanģi brūvētāja sabiedrība vai pat vairāk. Un vēl tur tāda bunkura bija, daži cilvēki sāka audzēt cūkas. Es nezinu, vai jūs esat dzirdējuši, bet Libeks nometnē tur bija tāds cūka audzēt. Nu, tas bija no tāds, laikam, vācu militāro, vācu policijas zināšanā, ka tāds, un tas nav sevišķi sabiedrisks, ka te cilvēki dzīvo lielā nometnē, un arī cūks ir. Viendien mūs aplēnis visus, aiztaisīja visas vācis iet un atbrauc vesels bars policists un sāk tur ņemt laukā un paņēma visas cūkas nost un visus tos kanģus paņēma izgāza un es nezinu, cilvēks laikam neviens neapcietināja, bet to viss izdarīja. Tas bija policijas nometnes priekšnieks. Galvenokārt bija problēma, ka gāja pie vāciešiem zakt. Leiši jau bija tie bezkaunīgākie. Latvieši tie varbūt nozaigās zaķu, sūku, vistu. Bet leiši zag govis. Tad atbrauc vācu policija, vācu žandarmi, atdodiet govi. Ja tie pa nakti nebija to govi sadīrājuši un sadalījuši, tad govi atrada. Tad bija nepatīkama situācija. Bet ar laiku arī mūsu draugi lietuvieši palika godīgāki un tāda zakšana vairs nenotiek. Mums likās dzīve ļoti interesanti, jo mums faktiski ne pa ko nebija jābēdā. Mēs visi bijām vienādi nabagi, mums visiem bija šādas tādas drēbes, jo bērni aug un tās drēbes vienmēr bija pa mazām, bet mums sūtīja no Anglijas ziedotas drēbes, un tā bija zināmās dienās, kad pienāca tās drēbes, tad mēs visi gājām un skatījāmies, kas mums der, ko mēs varētu. Un tur bija laikam noteikums, cik tu vari vienu pāri bikses un vienu jaku un tā tālāk. Bet mēs visi ģērbāmies, kā varējām, mēs visi bijām līdzīgi un nebija neviens labāks un neviens nebija sliktāks. Mēs bijām latviešu nometni. Tur citas tautības nebija. Bija pa atsevišķam igaunim, pa lietuvietim, bet principā viņas bija etniski organizētas. Kamēr vēlāk tas tā vairs nebija. Tad, kad sākās izceļošana, tad salika kopā. Un tad bija gan poļi, krievi, ukraiņi, visādi. Bet kas visus tos 3 gadus bija tā sauktā sestdienas vai svētdienas skola, kā nu kurā vietā bija sestdienās vai svētdienās, kur tāpat mācīja latviešu valodu, ticības mācību, ģeogrāfiju un tā tālāk, un kas ir būtībā pamatā visu trimdenieku, teiksim, latviešu valodu zināšanām. Es sāku iet 4. klasē Mērbekā un pabeidzu tur pamatskolu, un laikam jau iesāku vienu ģimnāziju arī. Un tas arī bija svarīgi, lai es paliku pa latvieti. Ja man tas nebūtu bijis, es ļoti šaubos, ka es būtu palicis pa latvieti. Ne? Un skolotāji tur parasti bija labi, jo nereti bija profesori, piemēram, Mērbekas ģimnāzijā bija vairāk profesori, kas mācīja. Man māte arī tur mācīja latiņu valodu un psiholoģiju. Un tā kā daudz no bēgļiem bija profesionālie cilvēki, kuriem bija bīstamāk palikt Latvijā. Piemēram, kā ārsts, mans tēvs, viņš vienkārši
teica, viņš nevarētu atļauties palikt Latvijā. Un tur bija daudz mākslinieki, Brehmani Štengele un Kaktiņš. Un, es nezinu, vai Pauls Saks arī bija tajā nometnē, bet tur gandrīz katru otro vakaru rīkoja koncertus, un tur bija teātris, un tur bija daudz pazīstamas baleta cilvēki, kuru vārdus es nevaru gluži atcerēties. Laiks bija jāizmanto, jo visas iespējas bija taisīt latviešu kultūru. Mums bija kors, es dziedāju korī, mums bija tautas deju grupa, es dejoju tautas dejas, mēs arī braukājām uz blakus nometnēm ar viesizrādēm. Nometnē bija kori, kur dziedāja tautas dejas grupiņas vienmēr bija. Nu, tā ļoti rosīga, sabiedriska dzīve bija. Nometnēs izveidojās tas, ko es saucu par trījus ideoloģiju. Tas nozīmē, mēs esam cīnītāji par Latvijas brīvību. Mūsu mērķis ir atgriezties Latvijā un darīt visu iespējamo, lai saglabātu tīru latviešu valodu, latviešu kultūru un lai turētos kopā. Varētu apbraukt apkārt, tiek līdz stūrim un paskaties, vai tā nav Burgšūle, man ģimnāzija. Nu, izskatās, nu, tā izskatās. Tā mēs varētu ātri nofilmēt, tas, nu, pilnīgi. Jā, draugi, jāfilmē. Burgšūle, jā, tā ir. Tu biji Latviešu ģimnāzija. Tagad ir kaut kāda vācu skola te ir. Bet to nosaukumu Burgšūle, to vēl var redzēt. Kennen Sie weiter? Kennen Sie schon? Ja. Wir machen einen Film. Was? Einen Film über Esslingen. Das war... Sind Sie Amerikaner? Nein, wir sind Letten. Kommen Sie im Fernseher? Aber wir kommen... Ja, das wird nicht im Fernsehen gezeigt. Mach's gut. Un der Mann ist einfach aus Chicago. Šī ir Esslingenes latviešu bijušā ģimnāzija, kur mācījās vairāk simt latviešu skolnieku. Es arī dzīvoju pagrabstāvā te kādus 6 mēnešus. Un mums gāja labi, mums bija labi skolotāji un ļoti augstvērtīgi vēl no Latvijas laikiem. Vēl saudzinātē bija Valērija Priedīte, kas teica, es jums iemācīšu 2 lietas. Es iemācīšu jums tautas dejas un kā spēlēt basketbolu. Nu, viņi to visiem neiemācīja, bet vismaz viņi mēģināja. Ļoti jauka sieviete. Kas tā tāda Esslingena, hei laili, man atmiņā kā gaisa stīga, hei laili, kad ļaudis teikt, šeit mazā Rīga, hei laili, hei laili, Bija, ka mēs iebraucam 46. gadā un sāk tā nometne veidoties, un tad jau bija pieejams tās ēkas, visas tur bija. Tas blokmājas neviena nebija cietus no kara laikiem, no bumbošanas, tā kā daudzās citās nometnēs. Cilvēki grupās dzīvoja un ķieģeļus krāmēja kaudzēs. Esslingen bija tāda ideāli izmeklēta vieta priekš mums.
Eslingenā. Man likās, ka viņas tāda liela ģimene bija. No viens puses, ne tieši ģimene rada, bet ģimene loks īstenībā, kur šie paši cilvēki bija iesaistīti. Un tad viņi organizēja visādas lietas, Latviešu skolas baznīca turpat, mēs tur piedalījāmies. Bija interesanti, bija atkal tāda mūsu paša pasaule. Vispār es domāju, ka tie gadi Eslingenā bija kulturāli ļoti bagāti. Vecākiem cilvēkiem, kas bija bijuši, kam bija jau savu karjeru, un bija savs darbs un savu nākotni Latvijā, tiem tas viss izjauka. Un dabīgi tiem tas iespējas par nometni bija pilnīgi savādāks. Bet mana vecuma ģenerācijai tas bija tiešām vairāks jauks gads. Tā bija mazā Latvija. Un ja nebūtu bijis šis laiks, kur tik ļoti visu darīja tā, kā mēs dzīvotu joprojām Latvijā, es domāju, ka asimilācija būtu daudz spēcīgāk iedarbojusies. Jo mēs visi, kas tur dzīvojām, tie, kas mēs gājām skolā, protams, nevar aizmirst arī tos, kas mūs skoloja, bet mēs bijām tikai 100% latvieši. Bildēs var redzēt, ka cilvēki galvenokārt ir priecīgi, bet tas galvenais iemesls bija, ka viņi bija dzīvi. To es tā atskārtu tik daudz vēlāk, jo bija stāsti gadiem, kad dzīvojām Kanādā. Bija stāsti, kā katram bija gājis tajās nometnēs, tajās bēgļu gaitās. Liekas, ka katrs otrais bija uz pēdējo vilcienu vai uz pēdējo kuģi. Tie visi izklīd pa malām. Tas cilvēks Austrālijā, Mekšs ir Brazīlijā, tie, es nezinu, daži Amerikā, Jūras Bērziņš Amerikā. Tā tas viss beidzās. Bija daudz labas lietas Eslingenas nometnē. Es skatos tās bildes. Kas man visvairāk, pa ko visvairāk sāp sirds, ir, ka tādā pašā laikā mūsu cilvēki brauc otrā virzienā uz Sibīriju, kur ne tuvu nebija tāda apstākļa kā mums. Mums jau nebija nekāda galvenā dzīve, jo bija zaļās briesmas, bija citas problēmas. Bet, Mana māte palika viena pati ar 2 bērniem, un tad viņa pavisam īsi bija tāda cerība pēc tā laika, kad mans tēvs nomira, ka viņa bija iemīlējusies vienā latviešu fotogrāfs, žurnālists. Bet tas iztaisīja pašnāvību tamdēļ, kad viņa brāli Latvijā čekisti, KGB, sāka apspiest, un viņam piesējās te Vācijā, lai viņš strādā priekš Krieviem. Un ja viņš to nedarot, tad tam brālim Latvijā iešot ļoti, ļoti slikti. Un to tas žurnālists nevarēja izturēt, un viņš pakārās. Un tādā veidā arī tāda iespēja ar kādu cilvēku vēlreiz dzīvot kopā, tas tad aizgāja, nebija vairāk neeksistēja, aizgāja prom. Jā. Bet kaut kur ir arī individuāli kapti. Bet kur tie ir, manu mazākā jēga. Hertezenieks. Te guļ Bruno Briedzis, viens no maniem draugiem, kaimiņš nometnē. Tas brīnišķīgs cilvēks, emigrēja uz Venecuēlu, cēla augstceltnes kopā ar Vītolu. Brīnišķīgs cilvēks. Viņu vairs nav. Sveiciens no viņa sievas. Viņš dzīvo vēl vienmēr Venecuēlā. Un viņiem ar tiek šie pūpoliņi.
Dus die mierā, Bruni. Bet tad nu sāk nākt tie laiki, ka tu aptvieri, ka šitā tas tālāk ilgi neies, vai ne, ka kaut kas notiksies. Vāciešiem bija jau savu naudas reformu, viņi palikās, kā saka, diezgan iedomīgi un lecīgi un gribēja tos latviešus dabūt ārā cik vien ātri iespējams, jo viņiem bija miljons vai vairāk bēgļu no austrumiem. Un tas bija arī viens iemesls, kāpēc cilvēki taisījās prom, jo visi zināja, ka tā palikšanās Vācijā tā ir tik tāda nīkšana, kas tev pabaro un tev ir jums virs galvas, bet tas arī viss, vai ne? Nekādas nākotnes to nav. Ieradās, kā bija nolīgts jau laikam Jaltā, ieradās arī visādas Krievu vienības, Krievu virsnieki, Krievu armijas formās, jeb Čeks formās, lai aicinātu atgriezties uz Latviju. Un es atceros vienu reizi, kur es arī biju klāt, kur tur bija viena diezgan liela grupa, un tie Krievu virsnieki bija uz vienas mašīnas uzkāpuši un tur runāja. Un viņi tika izsvilpti, viņi pilnīgi tika izsvilpti, un tur bija bļaušana, un sievietes tur bļāva. Katrā ziņā nekas tur daudz neiznāca, cik es dzirdu, daži jau aizbrauc, bet ļoti maz. Pazīmes un viss gribējām tomēr tikt uz to Ameriku. Un Amerikā tomēr bija daudz labākas iespējas, ja varēja tikt. Un, protams, lai uz Ameriku tiktu, vajadzēja atrast sponsoru. Un Luterāņu pasaules World Federation, pasaules apvienība, toreiz sponsorēja ļoti daudz cilvēkus, un tur varēja pieteikties. Un mūsu ģimene aizsūtīja vienu ģimenes bildi, kur ir mamma un paps un divas meitas ar baltām krādziņām, tumšās kleitiņās. Un viņi arī mums tad deva to galvojumu. Un tas ir, kā mēs arī tikām uz Ameriku. Ar māti ierādīja kajītes pašā apakšā, un tās bija trīsstāvīgas. Tā kā tai pēdējai personai bija jārāpjas tālu augšā, un kā mēs nogājām lejā, tur nelabi oda, tur jau citas bija kļuvušas slimas, un tā vēl rāpties augšā, tas gandrīz likās, ka neiespējama, un tad cik ilgi tā var izturēt? Nevar. Jāiet atpakaļ svaigā gaisā, un ir augsts. Brauciens ilga 14 dienu līdz Ņujorkai. Un tam es nosolījos nekad mūžā kāju nespērt uz kuģa. Tas bija tik briesmīgs. Lielākā daļa bija slikta duša, un cilvēki vienu pa labu un pa kreisi. Bet tad es atceros, kad mans tēvs uzved mūs augšā, ļoti agri no rīta, nebija vēl saula augšā, uz kuģa deka. Un mēs redzējām Statue of Liberty. Mēs braucam Ņujorkas ostā iekšā, un tur miglā bija tā dāma. Taisn tā kā pasaka, mēs redzējām to. Mēs ļoti sajūsmā par to. Šeit man māte, es nebūtu, tas mans brālis vai nevar redzēt tā. Un manam tēvam bija tuberkuloze, tēvam bija slimību. Viņi nelaida Amerikā, kamēr viņš nebūtu vesels. Un tā bija jāizšķirās, vai to darīt vai nē. Un es izdomāju, ka to darīt vai nē. Un tā bija, tur nebija viegli to izdomāt tā, bet to izdarīju. Jā. Viņi nostrādāja to gadu tai kafetērijā.
Tēvs mazgāja traukus, māte servēja, maksāja drusku, un vecā māte tīrīja tās barakas. Un jau mēs bērni gājām tajā vietējā skolā. Tas nostrādāja to līgumu gadu, mums ēšana un dzīvošana bija pa brīvu, un pēc gada mēs bijām brīvi. Iet, kur mēs gribam. Tā, pirmais gads bija tas, kā teikt, tas gadiņš, kas jānostrādā pie tā galvotāja. Mēs bijām tādā hotela Aiova, Keokukā, Aiova, un tur bija viss tā viesnīca, gandrīz bija sastāvīja no latviešu. Viss tās mūsu mammas strādāja pa apteksnēm un grīdas mazgātājām. Bet tas bija galvenokārt mūsu dēļ, bērnu dēļ, nekā viņa dēļ. Viņam būtu dzīve vienkāršāk bijusi Eiropā palikt. Bet viņi domāja, ka priekš mums nākotnē drošāk šeit. Un tā varbūt, es domāju, tas bija pareizi. Tanī laikā, tanīs apstākļos tas bija pareizi. Tēvs no sākuma pat bija tik pesimists bijis, ka viņš domājis, ka mēs vispār netiksim skolās tur iekšā. Un viņš bija paņēmis līdzi no Latvijas fizikas un ķīmijas grāmatas, lai viņš mums kaut ko iemācītu. Bet paldies Dievam, tas mums nebija vajadzīgs, mēs tur gājam skolās un pēc tam universitātēs. Un tiešām mums ļoti izdevās, jo mēs visi 4 nobeidzām universitātes. Nu, tad mēs braucām uz Halifaxu, kuģi. Viņš bija kaut kāds angļu transporta kuģis, kas visu laiku bija brauc pār par Atlantiju, vadājot visu kaut ko Angļiem no Kanādas. Un to mēs braucām uz Halifaxu. Es atceros, pirmās pāris dienās mēs braucām caur Lamanšas kanālu. Mēs braucām garām tam baltām klintīm, to es atceros. Mēs visi izgājām ārā skatīties baltās klintas. Un es atceros okeāns. Vienmēr tu domā, ūdens ir zils. Tur viņš bija zaļš un melns un tāds dusmīgs. Sakritība tāda, ka tur otrā okeāna pusē jau bija Maris Vētra, Halifaksā, Janskotjā, un viņš norganizēja to, ka mēs varam tagad braukt uz Kanādu. 14. februārī 54. gadā mēs ienācām Halifaksas ostā un izkāpām Kanādā. Visur briasmas, tikai kaluriatumas, atspīd mana bēdu naktī, zvaigzne viena vienīgā, zvaigzne viena vienīgā. Recently, there has been a renaissance of the arts in Halifax. Much of the credit for this goes to a little group of Latvian immigrants who have spurred local talent to new heights in music and the dance. Singers with a bent for grand opera are getting a chance to perform under Maris Vetra. Vetra has worked for years with opera groups all over Europe and is one of the best qualified producers of opera on the continent. Dimantiem tur klinšu vīles un perlem dārgākām, kas jūras cīles, tur tālā brīnu mindigā.
Halifaksā ar latviešiem ir cita veida, teiksim, sabiedrība, kā es teiktu, bija Arberā, San Francisco un ne Toronto, jo te ir nomali. Es domāju, tā iepriekšējai paudzei bija daudz ciešākas saites, kas tikko te ieradās, un te bija patiešām ļoti vērojami latvieši, vai ne, Kunziņa ģimene, un te vienlaik bija Maris Vētra, un bija arī kompanists, pagai, kur viņš, kā viņš tagad, Brunsvikā bijis, tagad aizmirsts vārdu. Bet katrā ziņā te dzīvoja vairāki ļoti interesanti cilvēki. Kad es ierados, es varētu teikt, kad vairs nebija tik cieši, bet tomēr sanāk kopā un ir ļoti draudzīgi atšķirībā no dažām emigrācijas vidēm, kur ir daudz vairāk latviešu, kuri vienmēr visādi kašķi. Es varētu teikt, ka te dzīvo diezgan draudzīgi. Bija daudz latviešu, kas ļoti rūpējās un spieda bērniem runāt latviski. Un dažiem bija tādi gadījumi, kad tie bērni vispār protestēja un nemaz nerunāja vecākiem. Mums bija, manā ģimenē, sevišķi sievai bija tā doma, nav svarīgi, kādā valodā mēs runājam, ir svarīgi, ka viņi runā ar vecākiem. Tā tas arī mums jau kādreiz daudz pārmet, ka mēs saviem bērniem nesūtam viņus latviešu skolās un tādās lietās, bet tā ir tā lieta ir, kad to valodu var uzturēt tikai zināmas paudzes un tad asilmējās ar vietējiem. Burvīgiem smaidiem, solam un svaimi, gan raud, gan smējās, viss tikai zaimi. Dzirds plašām acīm, pār mums tā valnā, jāviļana malna, aizlis un prom. Ok, tas ir Maris, mans tētiņš. Un tā ir mana istaba, te es te dzīvoju. Istabas tik pat pilnas ar glezām no vienas. Tā ir skaista, tā ir, kas tas ir, tas Spāņa, tā ir kopija no tā Spānija, kas tas, tā ir kaut kāda. Šī gultā mana mammiņa nomira, te, un tam dēļ es te guļu, tad, lai es esmu tuvu, tā kā tā ir. Nu, kara laikā bija briesmas mums. Mammiņa bija no žīdu ticības, un tamdēļ viņai gāja ļoti grūti Latvijā. Un vācieši atbrauca uz Latviju, un tad mammiņai vajadzēja iet uz geto, kur viņu nošāva, un mammiņai jutās vainīga, ka viņa nebija gājusi ar mammiņu nomirt. Un tas viņai vienmēr bija iekšā. Es jums stāstīju par to. Bet lai cilvēki zina, kad Marisa Vētra dzīve nebija tikai priecīga, kad nebija viss, bija arī traģēdija un briesmīgas traģēdijas. Lūdzu, uzliekat vienu konfeti katram, ok? Jeb, tas ir katram šķīvi un... Nu, es spēlējos ar manām bildītēm.
Es pērku tās par $20, un tad es uzkrāsoju to. Tās ir kopijas visas, tās ir lētas $20 kopijas. Ķīnā taisīt. Un es uzlieku drusku krāsu, tā kā izskata, tad cilvēki nāk iekšā un domā, tās ir īstas. Nu, es jums to nemānīšu jūs. Bet es priecājos par to, un es dodu vai nekādiem kā dāvanas. Un, jā. 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 Bet paldies, kad jūs atļāvāt man runāt latviski, un man nevajadzēja kaunēties, tas man palīdzēja. Man nepatīk, ka man izlabo. Nepatīk, ka man cilvēki man izlabot. Man cilvēki, kad es esmu latviešiem, tad viņi saka, uzmanieties, ko jūs sakat, Andrej, nesakat pa daudz. Fuck you. Bet jā, es dzirdu, tad es dabūnu tādas komentas. Tad tas man ļoti es palieku dusmīgā. Bet to jūs nerādat, kad es teicu fuck you. Jau trešo gadu desmitu laika dzirnās māj. Māte savus dēlus vēl gaida atpakaļ. Bet vēl gaida vecāko, to aizieņisējas. Vats un augstums viņu tur sen jau novendēja. Vidējais tēls mīlēja savu zemi tā, nevarēja aiziet prom no dzimtā pagastā. I think near Daugavpils. And I'm trying to remember the name of probably a village, I suppose, where the family home was. I stayed away, I think, from what I think is a rather, in a lot of cases, very insular society. It certainly was in Indianapolis as I was growing up. That it would have precluded my being really engaged, I think, in life in America, frankly. There's more than just going to your job and back and then being, going to Latvian schools on Saturday morning. You either are engaged or you're not. One or the other. And so I felt that I had to become an American. They are 18th century chandeliers. This is all part of the excuse me. And I will pour it into. Oh my goodness. I'm not a very good host. Nothing like talking too much about yourself. Okay. All right. And they're amazing because there are two missing somewhere. And this one is this is from the this is from the Odyssey. Here you have Penelope with the suitors, and there you have Odysseus slaying the suitors. And again, the beautiful birch. This is not glass; it's rock crystal. I have a daughter and I have a son. And actually, my daughter, she at one point she was involved in Baltic Foundation in Riga for a while. If I was a young person, I'd be in Latvia in a second. You have a fairly homogeneous society. You've got it's a terrific place. You've gone through a lot of economic pain already. And
you can really look toward the future. Labvakar, godātie tautieši, draugi, kolēģi un visi viesi, kurš šovakar šeit ir Latvijas vēstniecībā Vašingtonā. Gaismas ir sadegtas, grīdas ir izmazgātas un pulētas, ēdiens ir sagatavots un mūziķi ir klāt, un vēstnieks var teikt savu runu. Godātie klātesošie, Latvija ir to vērta, lai mēs ikdienas to veidotu par labāku vietu mums, mūsu bērniem un mazbērniem. Vēsture māca, ka gandarījums rodas pēc smaga un mērķtiecīga darba. Pasaule vienkārši tā ir iekārtota. Jo grūtāks darbs, jo ar lielāku prieku jāķeras pie tā. Prieks par veikto kliedē nogurumu. Dievs svētī Latviju! Man toreiz bija kādi 15 gadi. Mamma vēl mājā saklāja gultas tīras un viss sakārtoja, lai viss būtu kārtībā, ka mēs pēc dažām nedēļām, ka pārskries kara briesmas, ka mēs brauksim atpakaļ. Pulkstens palika vēl tikšķot. Noteikti visi domāja, ka brauks atpakaļ, jo taču kāds palīdzēs. Tas jau arī, ka mēs iebraucām Amerikā no paša sākuma, bija tāpat. Nu, gan jau kādreiz mēs atgriezīsimies. Un tas, protams, mēs pieradām pie dzīves šeit, un nu, tagad tā ir tā otrā dzimtene, vai ne? Šeit stāv mans tēvs, man brāli Arni priekšā, jaunākais brālis Pēters, tad man māsa Māra, mana māte, un te es esmu tām lederhosen biksītēm. So mēs visi bijām kopā. Vienīgā starpība bija, mēs nebijām Latvijā. So es uzaugu savu ģimeni, ar saviem draugiem, un tā arī visi mēs varējām pārcelties uz Ameriku. Manā ģimenē mans tēvs un māte vienmēr man mācīja, lai būtu lepni, ka mēs esam latvieši. Man vienmēr stāstīja, ka latvieši tie gudrākie, čaklākie, labākie cilvēki pasaulē. Un tam es vienmēr ticēju, ka mēs uzaugu, un es vēl tagad to ticu. Pirmā trimdas gadā mēs visi dzīvojam, nometnē skaisti gulējam, kā slaisti streibām un zupas, māciešiem tika drupas, dzērām zūmju šņabi, dažiem nebija labi, tas tik bija laiks. Radididididallalla, radidididallā. Es domāju, ka šitas ir Rīgā. Varbūt Liepājā. Nu, un Liepājā noteikti nebija tik daudz cilvēku apkārt. Apbrīnojam, ko visi cilvēki veda. Ja, nu, daudz ģimenes jau izšķīrās. Tad, kad braucām uz Kanādu, tad jau
īstenībā nekāda sevišķa emocija atstāt veco Eiropu nemanījām vismaz. Mums nebija tā. Bet Latvija bija grūta. Tā jau nezinājām, kad atgriezīsimies. Vēl 48. gadā, kad es pabeidzu pamatskolu, tad mēs norunājām pēc 5 gadiem tikties pie brīvības pieminekļa. Varbūt kāds bija šaubos. Un tur mēs esam tautas tētos, vai ne? Un tā esmu es no labās. Šī baraka, tādās mēs dzīvojām, bet arī cik smuka apģērbt visi bērniņi, vai ne? Un manas saknes tomēr ir Latvijā, bet uz Latviju atpakaļ es nekad nevarētu braukt. Jo tomēr manas meitas ir šeit. Es nedomāju, ka viņas braukt atpakaļ uz Latviju. Tādēļ es esmu latviete, bet tomēr tā amerikāņu sabiedrība ir daudz lielāka, ir daudz vairāk ko darīt. Un dažreiz, ja tu tikai latviešu sabiedrībā darbojies, tu gandrīz esi tikai tādā geto, vai ne? Un tādas nekad nevar būt. Pārcelties, saka, ir grūti, jo jāturpina dzīve šeit arī, vai ne? Es saku, tās organizācijas ir svarīga, tā latvietība šeit ir svarīga uzturēt. Tad izvēle ir, vai ne? Bet tu saka, Latvijā es jūtos, es nezinu, vai es pastāvīgi gribētu dzīvot, bet uz ilgāku laiku apmesties man ļoti patiktu tā sāpēt. Varbūt eventuāli kaut kas notiek, nezinu. Bet pa ko es pat brīnos, ir tas, ka es pat tagad nezinu, kur ir manas mājas emocionāli. Vai tās ir Latvijā, vai tās ir Vācijā, vai tās ir šeit. Es domāju, ja vajadzētu kaut kādu zāģi vai cieru, zinu, priekš šitās lietas. To es uzlikšu uz glīta. Kur lai liek dzīve nav viegli, ziniet, ja būtu viens šķīvs, tur nav ko domāt. Man tik daudz tie šķīvi, ka drūmi, zinu, ka es nezinu, kur lai liek. Tagad tas mūsu ģimenes loks ir pilnīgi sanācis kopā. Tas aplis, kur iesākās Liepājā ar manu mammu, tas ir pilnīgi apgājis apkārt un atkal otrs gals sanācis kopā un mammas mazmeita atkal dzīvo Liepājā. Abrīnojam. Neiedomājam. Dzīvību nav jāskrien, bet apmēram tā vajag pateikt. Bet nevajag kaut kā. Es gribēju teikt tā, ka dzīvojot trimdā, tas ir Vācijā,
Zviedrijā. Man nekad nebija vēlme kaut kādu īpašumu iegādāties aiz tā iemesla, lai es neielaistu sakni svešā zemē. Bet šeit, tagad ģendertos sēžot, tā pirmo reizi mūžā ir tā sajūta. Tas ir mans. Te es esmu pareizā vietā, šī ir mana zeme. Viss apkārt šis mežs ir mans. Un te man bija jānonāk. Es jūtos fantastiski. Es jūtos, ka es esmu patiešām pārnācis mājās. Protams, man nevar teikt, ka es esmu tagad atgriezies, ja es piedzimu Vācijā, bet es jūtos, ka es esmu atgriezies. Un kad es esmu tieši tur, kur man būtu jābūt. Es neiederējos Kanādā. Man ir 8 brālēni un māsītes Latvijā, un onkoļi un tādas jau nomiruši, un arī pārējie radi, bet man liekas, tāpēc es saprotu vēlāk, kāpēc mani vecāki, kad viņi sadraudzējās ar kādiem, tad viņi turēja tos draugus cieši un mīļi, jo citu radu nebija, un tas ir vientoļi dzīvot tik tālu prom no savām mājām. Redz, ka saulīte aizsāk laukā. Migla ir, šorīt bija diezgan bieza migla. Saulīte, vēl tāda vakara saulīte, un viss ciet Dievs svētī Latviju. Un tas man ir palicis atmiņā. Kādā, ka es redzēju Rīgu vēl saulē, Rīgas torņus. Un man ienāca prātā, ka tas būs 44 gadi, kad es būšu atkal atpakaļ Rīgā, un tas bija 88. gadā, kad es pirmo reizi pēc kara atgriezos Rīgā.
Es sāku atcerēties, uzreiz neatceros visas detaļas, kā tur bijis, bet tā, kad apskata to vietu, nāk viss atmiņā, paliek jau emocionāls, jo vienkārši, tas ir tā kaut kas tāds, kas ir palicis atmiņā no bērnības. Pagaid, es gribu pastāstīt vienu lietu priesterim. Man rakstā arī vienu dienu. Viņš teica, Vili, man ir problēmas ar zvanu torni. Viņš teica, tas tā jau līgojās. Viņš teica, man bail, ka tas vienu dienu iznāks tā, ka tas tornis pilnīgi uzskatīs kādam uz galvas. Un man naudiņas nav, vai tu nevari kaut ko palīdzēt sakārtot zvanu torni. Tad tur atkal kaut ko laikam sūtīja un tad beidzot bija salabots. Te jau bija daudz vajadzību, vai ne? Daudz visu kā vajadzēja. Protams, vajadzību jau netrūkst un visu jau nevar izdarīt tā kā, jā. Kad es pirmo reizi atbraucu uz Latviju, tas bija 78. gadā. Un kad staigāju pa Rīgu un nedzirdēju ne vārdu latviski, un kad bija tie krievu karavīri staigājis katru stūru, un es domāju, visu šito mūžu mums ir borēts, Latvija, brīvā Latvija būs, un kad es atbraucu, es nošļuku un domāju, tas ir tikai mums bijis sapnis, un ka tāda lieta nekad nebūs. Nevar būt, jo te bija Krievija, jā. Un es zinu, ka es aizbraucu atpakaļ no tā pirmā brauciena 78. gadā. Man bija depresija, man liekas pat 6 mēnešus, kad es biju tā noskumusi par to, jo kaut kādīgi bija ieaudzināts, kad jā, tā Latvija reiz būs brīva un mēs atgriezīsimies, un toreiz izskatījās, kaut arī viņi būtu brīvi, kur tu atgriezīsies. Tad tikai Krievi ir, vai ne? Tā. Bet, kad viss tas notika, tad bija tāds brīnums, ka tas taču nevar būt. Tas taču nevar būt. Latvija ir brīva. Es esmu pirmo reizi, es neesmu ārzemnieks. Es visu laiku dzīvoju Lietuvā, es biju ārzemnieks. Jā, es nevaru pateikt, ka es esmu anglis. Jā. Jā. I was a foreigner. Es esmu mājās. Es katoties stāstu to Angliju. Es tā kā Mūzus 40 gadus staigājis. Ja? Latviešiem skaistu dziesmu. Izpostīts un samīdīts mans puķu dārs. Tā es tagad arī jutos tur. Jā. Jā, šitas ceļš ir vecais. Un šito nākošo gabaliņu zemes, to var apstādīt ar dērziņiem. Kaut kas no maniem bērniem, mazbērniem. Un varbūt vēl tālāk, mazbērniem. Tu taisi draugus jaunībā, un tu šeit paņem un atbrauc, vai ne, un tagad vecumdienās, vai kā, un esmu pensionārs. Tu paņem un šeit atbrauc, tev īstenībā nav draugu. Es redzu tos cilvēkus, kas nāk uz mūsu sajietiem, es negribu negatīvi, bet daudz reiz mēnesī mums pēblā birojā tie sajiet, daudz tie cilvēki ir vientuļi. Jo viņiem šeit, ok, tev ir radi, cik ilgi tu paņemsi un ies pie tiem radiem, viņiem jau ar tu varbūt sāc apnikt, vai, vienkārši, šī nav mana. Šī ir mana vide, šitais neizklausās latviski, bet es īstenībā esmu amerikānis. Un es esmu amerikānis, jo es domāju kā amerikānis. Amerikāņi, mēs visu iespējas, mēs darīsim to, darīsim ātrāk, šeit tik jāklaus, kāpēc nevar un kas tur tā un tā. Vienkārši tā ir mana, es vienkārši domāju kā amerikānis. Un Latvijā vienkārši cilvēki nedomā tā. Vai ne? Ko es varu teikt? Es nezinu, cik tālu tas džēms ir, un tur mūs var iedžemot.
viņi grib fotografēt, tā kā mums jā, mēs redzēsim, cik sniegais. Jā, bet labs, te varbūt labs. Un te ir pirms tā. Kur tā kapa vieta ir? Jā, es jums pateikšu, kad... Sekcija, kurā sekcijā? Section 4. Section 4? Section 4. Ceturtā. Nu, tētiņ, mēs esam pie tevis. Mans mīļais tētiņš, labdien. Hai. Man te jāpārkrāmē. Redz, man svecīte man ir vēl te no Ziemassvētkiem. Žēl, ka es... Mums tas viss ledus ir no tā ledus. Viss vēl ledā. Un pagājušā nedēļa, kad mēs atnācām, bija liela ledus vētra. Un daudzi simtiem koki te bija nosisti. Un es atnācu, un mūsu bērns stāvēja tik skaisti, un te nebija nekādas vainas. Tā kā mums ir ļoti priecīga vieta. Tēvs vienmēr dziedāja pūt vējiņi mums. Tas man gāja ļoti pie sirds. Es vairs nezinu. Lieliņ. To var salasīt, jā? Es domāju. Te man visa ģimene ir kopā. Te ir ļoti skai, visi te ir latvieši, kā jūs redzat. Mums blakus ir Vītols. Vītoļa kungs bija pavārs operā, Rīgas operā, un tēvs gāja pie Vītoļa kunga vakariņās, jo viņš bija tas pavārs tur. Tā kā viņi kopā ir blakuši viens otram.